Un tātad trasē devies Raimonds Kroks sarkanajā trasē, pa kreisi, skatoties no kalna lejas, un Jānis Krikmanis zilajā trasē. Un tātad pirmā neveiksme, Patriks ir Jānis Krikmanis, un Raimonds Kroks finišē, bet Jānis var iebraukt arī līdz lejai, un viņš tāpat tiek uz otro braucienu, tikai ar 3 sekundžu pārsvaru otrajā trasē dosies Raimonds Kroks. Tātad droši Jānis Krikmanis brauc līdz lejai un paceļās augšā uz otro braucienu par sarkano trasi. Ну, я с этим поднимался. Tātad Jānis var pacelties uz otro braucienu pa sarkano trasi fināls kungiem SD80. Sarkanā trasē Jānis Līlē, zilā trasē Zigords Krasts. Un ļoti pārliecinoši uzvar patreiz Jānis Līlē. Ietraucieris sarkanā trasē pirmā ātrākā Karolīna Lāce, otrā zilajā trasē 8. Karolīna Kedvīga grāmatniece. Patreiz izskatās, ka krieti mums arī tā kā ir braucienā bijis, ātrāk ir pirmā dalībniece, tā ir Karolīna Lāce, un Karolīna finišē. Zilajā trasē Makmīsēkais, bet uz kārtībā Karolīna finišē ar pārsvaru 5,39. Otrais brauciens sarkanajā trasē mums atrodas Jevģēņa Sokolavska, 4. rezultātu īpašnieku, zilajā trasē Paula Lucāna, 5. rezultātu īpašniece. European Hit Radio. Un arī šai braucienā izskatās, kā sarkanās trases auto trases braucēja ir ātrāk. Bišere 6. labākā rezultāta īpašniece. Nē, šeit izskatās ļoti sīva cīņa starp abām dalībniekiem. Pilnīgi sinhroni patreiz iet. Slāvam trasi un nejau zilā trasa tā kā izraujas vadībā un uzvarētāja mums ir Laura Aleksandra Bišere, kura brauca par zilo trasi. Un tagad trasē devusies Katrīna Celme sarkanajā trasē un Katrīna Alana zilajā trasē. Triķienu. Un tā tad uzvar Katrīna. Un tā Emīls Ģērmanis finišē uzvarot pēc priekšā, bet nedaudz. Tie jau pasties, šitie jau gandrīz. Uzvar Mats un trasē dosies sarkanajā trasē Daniels Hans Markus, zilajā Bruno Milberts, 3. pret 6. Tātad Hans Markus ir arī patreiz vadībā diezgan pārliecinoši. Un viņš uzvar, apsteidzot Kristere, Bruno.
Zilā prasa bija tā kā izbraucies vadībā, bet tagad jau sarkanais ir pilnīgi izlīpinājies. Un aiziet līdz zaļā bišķi priekšā zilajām un prasē daušās uz 14 meitenes sarkanajā prasē Rēzie Krastiņā, ātrākā pēc Vilas slāvumu, zilajā prasē Betija Burkovs, 8. rezultāta īpašniece. Uzvaru izcīna Rēzie Krastiņā un viņas pārsvars Agnese Marija Sakoviča. Tātad 4. pret 5. varētu būt ļoti stīva līdzvērtīga cīņa. Augšdaļā izskatās, ka zilā prasa ir izvirzījusies nedaudz vadībā. Ļoti stīvi, ļoti. Joprojām zilā prasa ir nedaudz priekšā. Un uzvar. Zilajā prasē startojoši. Arī šeit izskatās cīņa izvērš spraiga, pamazām sarkanā prasa tomēr atraujās. Tātad tā ir Beāte, zilā prasa atkal pietuvojās. Ļoti stīva cīņa un 0,0. Un prasē, sarkanajā prasē ir Sonija Ašķinzere un zilajā prasē Cintija Keitelēņa. Šeit Sonija ir vadībā sarkanajā prasē. Viņa finišēs pirmā. Un tās būs pirmais Siguldas kausa īpašnieks šogad. Aprauku finišē Jānis Lēle, un viņš ir ieguvis pirmo Siguldas kausu šīs dienas īpašumā. Tātad prasē ir devušies Raimonds Krops un Jānis Brikmanis. Zilajā prasē ir Raimonds Krops, viņš atrodas vadībā. Arī pirmajā braucienā uzvarēja Raimonds Krops, un arī tagad Raimonds Krops uzvar, un Raimonds Krops cīnīsies ar Aleksandru Kuzņečevu finālā. Bet Jānis Brikmanis ieņem 3. vietu šajā. Es savā vietā gatavs. Un tagad mums trasē ir vienīgā dalībniece no dāmām grupā. Es